Jūs konstatējat, ka ilgtermiņa mežastrādes līgumos, kuri ir saslēgti vēl pirms Latvijas valsts mežus nodibināja 90. gadu sākumā uz daudziem desmitiem gadu, ka viņu esamība šobrīd ir konkurences likuma pārkāpums un kropļošana un deformēšana un visi tie smukie 14 primpantu formulējumi. Un vasarā konkurences padome saka, ka zemkopības ministrijiem Latvijas valsts mežiem dodiet risinājumus. Šie nedod. Paiet gan pusgads, risinājumu vēl aizvien nav. Nu, un ja nav risinājumu, tad tūlīt visiem te sūri klāsies. Un jā, mēs devām laiku gan Latvijas valsts mežiem, gan arī zemkopības ministrijai sanākt kopā un piedāvāt tiešām konstruktīvus risinājumus šo pārunu rezultātā. Risinājumu konstruktīvi nav viņiem Šobrīd nav. mēs vēl neesam tādus saņēmuši. Ieprecizējam, lai cilvēkiem būtu priekšstats, tā kā tajā tirgus kontekstā, jo mums griežās miljoni un 10 un 100 miljonu nozarē, tad šeit jūs rakstat vasaras tajā secinājumā, ka šie ir līgumi, kuri ietvaros apgrozījums ir 40, drusku virs 40 miljoniem, kas no Latvijas valsts mežu tiem apjomiem sastāda tur procentus, kurus procentus pareizi? 7 pareizāk būtiem. Kāpēc nedodam risinājumus par konkurences pārkāpumiem? Es, protams, saprotu, ka Šmitas kundze tikko ir stājusies amatā. Ja viņi būtu senāk, noteikti viņi tos jautājumus būtu atrisinājuši. Ja nesaprot, tāpat kā progresīvi. Jo šeit es gribētu teikt, ka viņai konkurences padomē, laikam tie darbinieki ļoti slikti. Viņai kaut kas jārisina, vai jums jārisina? Sen jau varēja to pamanīt. Un man kā politiķim, es uzskatu, ka man kā politiķim šeit nevajadzētu iejaukties. Šis ir tīri ierēdniecības jautājums, tas ir juridisks vai jautājums, kur ir pa konkurences tiesībām. Bet jūs atzīstat, ka nav risinājumu pusgadu, vai neatzīstat? Un tiesisks jautājums, un man kā politiķim šeit absolūti nevajag atzīstat, ka nav risinājumu, vai neatzīstat no zemkopības ministrijas? Es saku, no manis risinājums nebūs, tāpēc, ka es politiski neiejaukšos juridiskos un tiesiskos jautājumos. Tas ir jāstrādā juristiem, jāstrādā konkurences padomei kopā ar Latvijas valsts mežiem un arī jāpanāk risinājums.